Daniela grāmata 12. nodaļa 10. pants, kur atklājas Dieva vārds pravietim, ko viņš runā par mūsdienu laikmetu, par cilvēkiem, par mani un tevi. Teikts, daudzi tiks izraudzīti, šķīstīti un tīrīti un pārbaudīti. Bet bezdīvīgie paliks bezdievīgi, un tie to nesapratīs. Bet saprātīgie to sapratīs. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, es Tev lūdzu, ka Tu palīdzi mums ieraudzīt savu prātu šodien. Ikvienai dvēselē, kas ir šajā namā. Kungs, viņi nākuši pie Tevis, viņi nav nākuši pie manis. Viņi meklēja Tavu vārdu, viņi nemeklēja manu vārdu. Kungs, tāpēc lūdzu, ka Tu šķīstī un arī noņem no manis visu lieko, kas nav, kas nedod Tev godu. Kungs, un runā šodien uz šiem mīļiem un arī uz mani Jēzus vārdā. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Šie panti parāda, ka ir divi veidi cilvēki. Vieni, kas ir ar Dievu, un ir vieni, kas ir bez Dievu. Un tie, kas ir ar Dievu, ir teikts, ka viņi tiks izraudzīti, šķīstīti, tīrīti un pārbaudīti. Ziniet, cik ļoti Dievs ienīst grēku? Ka viņš darīs visu, lai tā grēka vairs nebūtu. Viņš grib viņu iznīcināt, nonāvēt līdz pilnībai. Dievs ienīst grēku no visas savas sirds un būtības. Un nezinu, kāpēc mums bieži vien nāk domas, tas jau ir tikai tāda maza lietiņa. Bet Dieva dusmas un naids ir tik liels, ka viņš pat ir radījis elli, lai to visu tur iemestu. Un bieži vien mēs kaut kā ļaujam un spēlamies ar to grēku. Bet Dieva vārds saka, kad viņi tiks šķīstīti, viņi tiks tīrīti, viņi tiks pārbaudīti. Pārbaudīt, vai viņos vēl ir šis grēks, vai viņi jau ir tikši no tā vaļā. Dievs darīs visu, lai nonāvātu grēku manī un tevī. Visu izdarīs. Un līdz ar to vai nu mēs ļaujam Dievam sevi tīrīt, vai arī grēks mani un tevi paņems savās rokās un nelaidīs vaļā. Un vēlns līdz ar to. Un līdz ar to mēs katrs ejam caur šai krāsnī Dieva šķīstīšanai. Ko Jānis Kristītājs teica par Jēzu, ko viņš darīs? Viņš jūs kristīs ar svēto garu un ar uguni. Bieži mums liekas, ka uguns un daudzas, man liekas, harizmātiskās draudzes ir pārpratušas. Kad uguns tas ir tad, kad tev nonāk kaut kāds spēks un tu visu kaut ko dari. Es nerunāju par veselīgo svētā gara piepildījumu, kristību, kā nu mēs katrs saprotam. Es runāju par uguni, jo tur tālāk ir teikts, ka viņš sadedzinās visu lieko. Uguns iznīcina. Uguns nodedzina visu lieko. Līdz ar to, tad, kad mēs ejam cauri savā dzīvē kādām lietām, grūtām lietām, kur liekas ir mokas un sāp, tā kā tu būtu ielicis ugunī, tas ir šķīstīšanas process. Bez tā nevar iztikt. Nezinu, kāpēc ir izplatījies tāds evaņģēlijs mūsdienās, kad, ja tu nāc pie Kristus, tu būsi mūžam laimīgs, tev būs nauda, tev būs labklājība, viss būs kārtībā. Bet tas ir pilnībā pret Bībeli. Es zinu cilvēks, kas sākuši nākt pie Dieva, un tad tikai problēmas ir sākušās. Zini, kāds tāds cilvēks? Un tad tikai sākās visi. Tad tu ieraugi, kas notika? Es taču atnācu uz baznīcu, es lūdzu Dievam, un tad man tur problēmas. Tāpēc, ka Dievs tā dara. Jo viņa interesēs ir mūs attīrīt no visa tā grēka, jo mēs esam tik ļoti, jo ilgāk cilvēks dzīvojas pasaulīgi dzīvesveidu, grēcīgi dzīvesveidu, jo vairāk tas viņā ir iemiesojies. Un to attīrīt visu
var tikai caur uguni. Tikai vienreiz liekot, otrreiz liekot. Mēs tiekam attīrīti visi cilvēki. Ja mēs tam procesam neļaujamies, mēs atkāpsimies no Dieva. Un tā ir tā patiesība. Bet, kā Elīna arī teica, vai tu gribi būt svēts, šķīsts un tīrs? Vai tu gribi? Vai tu esi gatavs ļauties Dieva darbu? Jo ir kādi cilvēki, kas ātri sāk ticībā un saka, jā, Dievs man mīlas, piedzīvot Dievu, viss ir fantastiski. Bet tā, kad nāk runa par tīrīšanu, ka kādas lietas ir jāatstāj, jāatmet, jāmaina dzīvesveids, tā viņi saka, es jau, tik ļoti jau es neticu. Ko tas nozīmē? Viņi pasaka, Dievs, mana ticības tev bija sautīga. Tu nekļuvi mans kungs. Tu kļuvi mans kalps. Un Dievs ir kalpojis, mums katru dienu viņš kalpo. Ziniet, es kādreiz paklausījos, kaut arī pa mūsu zemeslodu, mēs vienkārši dzīvojam Dieva apsardzībā katru sekundi un minūti. Tās planētas, kas ir citur saules sistēmā, tur ir ārprāts. Tur ir, jo viņām, ja viņas, teiksim, būtu planētas, kas viņas griežās tik lēni, ka no tā saules karstuma pusgadu temperatūra vienā pusē zemeslodē ir plus 200 grādi. Ja? Plus 200. Ja? Mēs ūdeni līdz 100 uzvāram, bet tur līdz plus 200. Un otru pusgadu ir mīnus 200. Ja? Citās vietās planētas griežās tik ātri, ka visu laiku tur ir vētras. Ja? Šodien mums vajadzēja it kā pēc prognozēm būt vētrai, Jēzus visas vētras var apvaldīt, fiziskās arī. Un līdz ar to šobrīd, paldies Dievam, nav nekas tāds. Bet, ja zemeslode grieztos kaut nedaudz ātrāk, visu laiku būtu vētras un viesuļi. Ja zemeslode būtu kaut nedaudz tuvāk saulei, ja, izsīktu, izžūtu, cilvēki nobeigtos no karstuma. Ja būtu kaut nedaudz tālāk, atkal būtu sals, nosalt. Dievs fantastiski visu laiku glabā mūsu cilvēci uz šīs mazās planētas niecīgās. Un bieži vien mēs ieslēdzam, kur tad ir tas Dievs? Kāpēc viņš man nepalīdz? Un neieraugam plašāku skatījumu. Viņš visu laiku ir par tevi, lai tu vispār dzīvotu, lai tu vispār eksistētu. Un viņš tev aicina meklēt viņu. Mums vajag paskatīties nedaudz plašāk, ieraudzīt Dievs. Tu visu laiku cilvēci žēlo. Neskatoties par to, ka viņi apsaukā tevi, tavu vārdu, svētus cilvēkus, svētu dzīvi, neuzskata par normālu. Bet kurš tad aicina dzīvot svētu dzīvi? Cilvēks? Nē. Dievs. Līdz ar to, kad es pasaku Dievam, Dievs, es netaisos no tās lietas atteikties, es nevēlos dzīvot svētu dzīvi, es pasaku Dievam, nē, man vairs tevi nevajag. Ko tas nozīmē? Ko tad man vajag? Man vajag grēku. Bet Bībele saka, ka grēks mūs beigās pieviļ. Grēks piemāna. Viņš liekas salds, un tad beigās ir iznīcinošs. Man viens nesen pie kāda brāļa bija ciemos, un viņš stāstīja, ka viņam mājās ir žurkas. Ja? Un izrādās, kā žurku inde tagad ir izstrādāta, ka viņi nevis iedarbojas ātri uzreiz, jo žurkas ir ļoti pietiekami gudrs. Viņas redz, ja kāda žurka apēd to indes gabaliņu, tad un uzreiz nobeidzās, viņi neēda. Bet ir izstrādāta lēnās iedarbības inde, ka tu apēdi, un žurka var dienām nodzīvot. Un līdz ar to tās pārējās skatās, viņi dzīvo, un tad mēs arī pabaudīsim. Un tad laiku pa laikam viņas visas atmirst. Un līdzīgi ir ar grēku. Grēks ātri bieži vien neiedarbojas. Grēks bieži vien iedarbojas lēnām, pārņemot visu būtību, pārņemot visu sirdi, pārņemot visas domas lēnām, un kad cilvēks tiek piesārņots ar pretēju nedievišķu spēku. Jo Dieva spēks, viņš vienmēr
augst meklēt Dievu, augst kalpot citiem, mīlēt. Bet, teiksim, vienas tādas rūgtums un dusmas uz kādu cilvēku ir pietiekama inde, lai atnestu citu grēku manā dzīvē. Tāpēc tas par šķīstīšanu, tīrīšanu, ko arī Elīna teica, pat dusmas, skaudība, ienaids, tas ir tās mazās lietiņas, kas aplaupa mūsu svētīgo garīgo spēku. Līdz ar to Dievam vajag manu piekrišanu teikt, Kungs, es piekrītu, ka tu man šķīst un tīri, jo mēs paši nevaram sev šķīstīt un tīrīt. Ja? Mēs nevaram sev šķīstīt un tīrīt. Ir teiks, ka mēs, lai nošķīstamies no šīm lietām, mēs, lai viņām atsakamies, lai mēs pasakām nē, bet to šķīstīšanas darbu dara Dievs. Jo viņš izkarsē no iekšpuses. Mēs varam no ārpuses atteikties no visām šīm lietām, bet iekšpusē grēks ir palicis šī sakne. Vēlme dusmoties, atriepties, samelot, iekārot. To var izdarīt tikai Dievs. Tāpēc Dievam vajag piekrišanu man un tavu pateikt, Dievs, es gribu būt svēts, es gribu būt tīrs, es gribu, lai tu nāc strādā pie manis. Jo bieži mēs paši cenšamies sevi izmainīt, un nekas neizdodas. Un tas ir lepnums, censties sevi izmainīt. Censties sev padarīt labāku, mīlošāku. To nevar izdarīt. Ir jāiet caur Dieva šo krāsu. Pirms podnieks sagatavo to mālu līdz galam, tur ir daudz procesu, viņš viņu mīcīt. Viņš izspiež visus gaisa pūslīšus. Ja, gaisa pūslīši ir, gaisa jādabū ārā. Un bieži mēs arī visādās lietās esam pilni ar maziem lepnumiņiem. Ar mazām lepnām lietām, kuras ir jāizspiež. Kas tas var būt? Lepnums par to, ka Dievs atbildēs man lūgšanu. Lepnums par to, ka es katru dienu lasu Bībeli. Lepnums par to, ka es saņemu vairāk naudas nekā viņš. Lepnums par to, ka es kādā situācijā daudz labāk reaģēju nekā vispārējie. Lepnums par to, ka es esmu vīrietis un nevis sieviete. Ja? Arī tāds lepnums var. Dzimuma lepnums. Ai, ko tad? Ko tad tie vīrieši? Ja? Ko tad tās sieviete? Dievs visus mazos lepnumiņus manī un tevī gribēs izspaidīt, jo tie traucē būt par labu trauku. Jo kādās konkrētās temperatūrās un vietās trauks saplīst tieši tur, kur šis gaiss iekšpusē sakars. Un tad viņš sašķeļās. Tāpēc ir vajadzīgs visu izspiest, iztīrīt. Kādreiz ir mazi mālāji tādi mazi akmentiņi. Mazi akmentiņi, kuri arī jādabū ārā, jāizmīc. Kas šie akmentiņi ir? Tie bieži vien ir kāda nepiedošana, kāda sāpes. Mūsu sirds ir padarīts ciets, tāpēc, ka citi pret mums ir bijuši cieti. Nesen lasīju kādu grāmatu, vēl joprojām lasu par kādu vīru. Šausmīgs stāsts. Man liekas, neviens no mums to nekad nav piedzīvojis, vismaz es neesmu neviena sejā to redzējis. Šis vīrs uzauga, piedzima sievietē, kurai bija 16 gadi. 16 gados piedzima. Māte nevēlējās viņu redzēt un atstāja viņu piesietu pie elektrības staba. 3 mēnešu vecumā. Un viss, ko viņš redzēja, viss, ko viņš atcerās no savas mātes, ir balti zābaki, kas aiziet projām. Viss, viņš savu māti vispār neatcerās. Es nezinu, vai 3 gadi. 3 mēneši nebija 3 gadi. Ja 3 mēnešos nevarētu atcerēties. 3 gadi viņam bija, ka viņu piesiet. Tālāk viņa tēvs, kas bija ar irokēzu, jeb indiāņu asinīm, bija ļoti karstasinīgs, un šī māte arī pamet viņu. Un viņš bija naida pilns uz šo mazo bērnu, līdz ar to viņš viņu neieredzēja, jo katreiz, kad viņš viņu redzēja, viņā radās ienaids un dusmas par to pamestību. Un viņš dzēra, tad viņš apprecēja kādu pamāti, kurai bija bērni, un izturējās pret to bērnu kā pret suni. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi turēja suņu būdā. Un viņš viņu sita savu bērnu. Un es negribu stāstīt tās lietas,
vienkārši drausmīgi. Ja. Beidzās ar to, ka viņš to bērnu piekāva tā, kad viņš noripēja pagrabā pa trepēm, viņam bija salauzts deguns un drausmīgas lietas. Un šis vīrs stāstīja, ka viņā radās cieta sirds, ka viņi tad aizsūtīja uz kaut kādām vienām sociālām mājām, tad tur aizsūtīja uz koloniju, un visi viņu ienīd. Un tas tikai viņas ir darīt cietāku, 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 cietāku. Un viņš neļāva nevienai mīlestības izpausmei sevi ieplūst. Un viņš visu laiku pretojas. Viņš kļuva par bokseri, viņš sāka vadīt bandu ar 80 cilvēkiem. Jā, viņš jau 20 gados bija vienkārši liels bandīts. Un ja viņam kāds nepatīk, viņš uzreiz viņam sita pa seju. Uzreiz. Jā. Ot nepatīk. Vienkārši iesita. Un mēs bieži vien domājam, kāpēc cilvēki ir tik cieti? Tāpēc, ka ir varbūt tiešām nodarīts dziļi pāri. Un Dievs grib arī tev visas šīs sāpes paņemt no tevis prom. Jo viņš zina, ka nevarēs tevi lietot tā, ja tu neizvēlēsies piedot, ja tu kopā ar Kristu neizsāpēs to sāpi. Ir kādreiz jāļauj izraudāties. Ja vīri parasti mēs esam PSRS laikā iemācīti, īsti vīri neraud. Ko tas izdarīs? Cietus vīrus, kas joprojām savus bērnus nemīl. Un, protams, vīrus, kas iet un dara savus darbus. Ja? Un tas ir labi. Un cieti vīri var būt. Bet ja tā sirds ir tik cieta, ka vairs nespēja mīlēt, tad tas jau vairs nav pēc Dieva prāta. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs visu, kas mums ir darīts pāri, viss šīs sāpes, ka mēs atdodam Dievam, ka mēs neslēpjam no viņa. Es esmu diezgan daudz lūdzis ar cilvēkiem personīgi par viņu tēviem. Par tēvu nemīlestību savu bērnu. Par tēvu stingrību, ka nekad bērns nav varējis vienkārši patikt savam tēvam. Vienmēr ir kaut kas bijis jāizdara, lai viņam patīk. Ir vienmēr bijusi tāda sajūta, ka tev jānopelna, lai tu būtu vērtīgs. Tev jābūt pareizam, vai labam, vai daudz jāstrādā, vai jādara labi darbi. Bet tas ir attiecībā viss tāpēc, ka iekšā ir kaut kur ciets akmenītis tavā sirdī. Un tas ir jādod Kristum. Un Kristus tāpēc ir nācis, lai mēs atdotu savu lepnumu nolikt viņu priekšā, atdotu savu grēku, atdotu savas sāpes, lai taptu dziedināt, lai taptu šķīstīt, tīrīt. Bet tam vajag manu un tavu piekrišanu Dievam. Manu un tavu piekrišanu. Un es nezinu, kam jūs ejat cauri kādām situācijām šobrīd savā dzīvē. Kādus es daudz no jums pazīstu, bet es tāpat nezinu daudz lietas. Varbūt tikai 0,5% par jums. Man tas nav jāzina. Bet Dieva gars zina, ka tev ir vajadzīga šķīstīšana, tīrīšana tavā dzīvē. Un ja kur ir lieta par grēku, tur Dievs to ienīst. Kur ir lieta par tavām sāpēm, Dievs jūt tev līdzi. Viņš vienkārši raud par to, kas tev ir izdarīts, pret tevi. Bet, kad tu sāc neatver tās savas sāpes, noslēp to un saka, es nevienam neļaušu manā sirdī ienākt, nekādai mīlestībai, es pats tikšu ar visām lietām galā, man nevajag palīdzību, tad tava sirds nocietinās un tu sāc darīt pāri citiem. Neapzināti. Neapzināti. Tas notiek neapzināti. Atceros, ka pirms kādu laiku es runāju kādu vīru, un man bija viņam tā kā bail pateikt patiesību acīs. Jo viņš bija tāds ātra temperamenta vīrs. Un pēc tam, kad es viņam pateicu tomēr to patiesību, viņš bija sašuts nevis par to, ka es viņam pateicu patiesību acīs, bet par to, ka es mēnesi to viņam nepateicu. Un es sāku domāt, kāpēc es nevarēju viņam pieiet un pateikt. Citiem es varu pieiet, viņam tieši es nevaru pateikt. Un līdz ar to es mocīju ar savu nepilnību viņu. Un kas izrādījās? Mans tēvs bija tieši tāda paša ātra temperamenta vīrs. Un, kad es kaut ko izdarīju nepareizi, mans tēvs uzreiz bija niknis uz mani. Viņš uzreiz kaut kādas lietas pateica, un tas man ievainoja, tas man noslēpa.
Un tas iekrājas manā zemapziņā, kļuva par manu būtību, un es neapzināti sev sāku vairīties no cilvēkiem, kas ir ātri temperamenti. Neapzinoties, es nesaprotu, kāpēc man tie ātri nepatīk. Tāpēc, ka mans tēvs man bija darījis sāpes. Un tad, kad es to atklāju, es ieraudzīju, wow, šie ātrie temperamentīgie vīri, kā man viņi patīk. Ja viņi nodod savu dzīvi Dievam, kāds tas būtu spēks. Man nav tāda enerģija kā viņiem. Un es pilnīgi ieraudzīju citu skatījumu par tādu cilvēku. Un tie cilvēki, no kuriem tu vairies, problēma nav viņos. Problēma ir manā un tavā sirdī. Saproti? Cilvēki, kas tev kaitina un tracina, problēma nav viņos. Tas atklāja kaut kādu sāpi tevi. Kaut ko, kas varbūt pret tevi ir ticis darīts. Ja? Dievs palīdz mums ieraudzīt citos cilvēkos lietas. Mēs esam viens otram spoguls. Mēs esam spoguls, kāda mēs paši esam. Visas lietas ir spoguls tam, kas es esmu. Pieņemsim, kāds tas varētu būt spoguls? Pieņemsim, kādreiz šeit ir skaistas puķītes. Puķītes, es nezinu. Es pat nemāku pareizi ziedus nosaukt, vai, tas parāda spoguls, ka man tik ļoti ziedi neaizrauj. Ot karbonāde ar salātiem, ja? Tas man aizrauj. Ko tas atspoguļo? Spoguļo to, ka puķis man nav tik svarīgas kā karbonāde. Pilnīgi brutāls un miecīgs piemērs tas varbūt bija, bet saprotiet to domu. Skatoties uz citiem, mēs reaģējam uz to, mēs esam tā kā reakcija uz apkārt notiekušo. Mēs reaģējam. Un naukums, mēs bieži vien slēpjam, sakam, nē, es nereaģēju, man vienkārši tas cilvēks ir vainīgs, viņš tāds ir piedzimis, viņš ir vainīgs. Bet jāpaskatās varbūt dziļāk, ka tomēr tas ir par mani. Man vienkārši sāp to, ka līdzīgs cilvēks kā viņam to izdarīja. Vai arī es vienkārši saprotu, ka es esmu tāds pats kā viņš. Es nesen satiku kādu cilvēku, kas ir tāds emocionāls un tāds uz visādi kaut kādas bieži nesakarīgi runā un pārsakās. Un liekas, viņš man kaitina. Viņš man riktīgi sāk kaitināt. Nesakarīgi runā. Un es tā padomāju. Tik ļoti līdzīgs laikam man. Ak, Dievs, vai tiešām es esmu tik tāds pats? Dievs, maini mani, es nevaru izmainīt sevi. Tur redz, ka es kādreiz pārsakos, es kādreiz emocijas iet uz priekšu. Izmaini mani. Jo mēs bieži vien gribam nosodīt citu, tāpēc, ka tā ir mūsu aizsardzība pret savām sāpēm. Pret sevi pašu, pret savu spoguli. Tāpēc mēs uzbrukam. Un tad atnāk grēks. Tad atnāk lietas. Kamēr mums vajadzētu tikai skatīties uz sevi, kungs, kāpēc man šis cilvēks kaitina? Kas ir tāds manī, kas nerada mīlestību uz viņu? Paņem šo akmenīti prom, kas ir manā mālā, kas ir manā traukā. Kas viņu ir ielicis? Mans tēvs, man māte, apstākļi, klases biedri, sabiedrība, es pats, vīrs, sieva, bērni. Kas ir ielicis šo akmenīti? Kas ir tas, kas man traucē to cilvēku mīlēt? Kas man traucē? Ir jābūt atklātiem pret sevi. Vienkārši jābūt atklātiem, un tad Dievs var sākt mainīt. Nav jābaidās no tā, kas sāp. Nav jābaidās par to, ka lietas nesanāk. Nav jābaidās no tā, kad ir grēks, ar kur tu vēl cīnies. Bet ir jābaidās pārstāt cīnīties ar grēku. Ir jābaidās slēpt savus sāpes. Ir jābaidās neatzīt savus vainas. No tā ir jābaidās. No tā gan jābaidās. Jo tad nekas nemainīsies, un joprojām cilvēki apkārt tev un man tiks sāpināt. Nav jābaidās būt patiesam. Vai tu gribi būt Dievam trauks godam? Tas tev ir piedāvājums. Tiešām reāls, praktisks piedāvājums no Dieva.
Tas nav no manis. Tas ir piedāvājums tev no Dieva šodien. Vai tu gribi būt draugs godam? Jo mūsos ir daudz lietas, kas Dievu nepagodina. Arī manī. Es domāju, ka es pat neradu tās lietas. Zini, kad es ieraudzīšu tās lietas, kas manī nepilnīgas? Kad es ieraudzīšu kaut ko jūsos, kas man kaitina. Es ieraudzīšu, man nepatīk tas, ko viņš dara. Laikam tad tas ir manī. Ja? Tāpēc ir vajadzīga draudze. Ir vajadzīgi mums apkārt cilvēki, kas mūs kaitina, jo tas ir veids, kā mūs, mēs teikam, šķīstīt un tīrīt. Ir vajadzīgi cilvēki, kurus mēs nesaprotam. Ir vajadzīgi cilvēki, kas ir pilnīgi citādāki. Lai es ieraudzītu sevi. Kas man ir jāmēr? Ko nozīmē būt draugs godam? Ja es teicu, ja kāds pagodinās mani, es to pagodināšu. Būs Dieva svētība, būs miers. Tu redzēsi, ka Dievs sāk tavā dzīvē palīdzēt. Dievs sāk tev veidot. Un Dievs tev palīdzēs visās situācijās. Viņš tev palīdzēs piedot, viņš tev palīdzēs aizmirst pārdevums, viņš tev palīdzēs tikt vaļā no rūgtuma, no sāpēm, palīdzēs iemīlēt cilvēkus, kur tu nekad nesaproti. Viņš palīdzēs, bet viņš grib, pirmkārt pasties uz sevi, uz savu baļķi savā acī, nevis uz kabaru citāds. Saprotiet, Dievs pie mums visiem strādā, arī pie manis. Arī pie manis. Bet mēs esam katrs trauks. Mēs esam katrs trauks. Bet vai no šāda trauka tu gribētu, lai citi cilvēki dzer? Tas ir tas jautājums. Vai tu gribētu, vai tu redzi, ka no tavas dzīves citi cilvēki tiek stiprināti, padzirdīti, kopā ar tevi, viņi pasakās par tevi Dievam. Iedomājies, par tevi kāds cilvēks var pateikties, paldies Dievs, ka tāds cilvēks ir man bijis blakus, ka viņš man palīdzēja. Es redzu, tā ir fantastiska sajūta, kad kāds cilvēks saka, paldies, ka Dainis varēja būt un tā tālāk. Man liekas, es jau neko neizdarīju. Bet tā iekšēja sajūta, jā, Dievs, tu tomēr man lietoji, pat es vienkārši izdarīju kaut kādu mazu lietiņu. Vienkārši aizgāju ciemos. Vienkārši aizgāju ciemos un paklausījos, kā tam cilvēkam ir. No tevis Dievs neko neprasa baigo, milzīgo. Viņš vienkārši saka, esi labs, svētīcīgs. Vienkārši neaizliedz sevi citiem. Ļauj citiem iegūt no tā, kas ir tev. Un tu justīsies svētīts. Tu piedzīvos, kā tas ir būt draugs godam. Kad cilvēki varēs nākt un teikt, kungs, pateicoties viņu lūgšanai, pateicoties viņam, es atkal gribu dzīvot. Es atkal esmu atspirdzināts. Es atkal esmu pabarots. Dievs tevi tam radīs. Par trauku godam. Trauku godam. Nesaka Dievam nē. Jo tad tu nekad neuzzināsi, kāds trauks un kuri cilvēki būs tie, caur kuriem tu var, kur varēs tikt svētīt, pateicoties tavai dzīvē. Es gribētu lūgt Dievu kopā ar tevi. Es gribu lūgt, es gribu pats lūgt Dievu, pats par sevi. Ziniet, ir kādreiz grūti, kad iet caur šiem krāsnīm, ir caur šīm grūtībām, ko Dievs pieļauj. Finansiāli kādreiz slimības, dažādas lietas. Dažādas lietas. Bieži vien Dievs pieļauj to, lai mūsu ticību trenētu. Ja, ticību trenētu. Kādreiz mūs veido, lai mēs būtu tīri. Un Dievam vajag tikai vienu lietu no tevis. Pateikt, jā, āmen, kungs, es tev dodu, atļauju šķīstīt sevi, tīrīt. Es nododu sevi tavās rokās. Un Dievs darīs. Trauks
nav podnieks. Trauks ir jādod podnieka rokās, lai viņš viņu lietot. Nav tā, ka es pieņemu tagad Dievu par savu trauku, kurš man tagad visu laiku svētīs. Nē. Es esmu viņa trauks, un es nododu sevi viņa rokās, lai viņš man veido, un caur to svētī citus. Dievs grib, lai tu apgriež šo domāšanu, ja tev tāda ir, kad tu tagad no Dieva tev ir viss jāsaņem, viņš grib otrādi. Nē. Atdod mani sev. Ļauj man sev veidot, lai es tev varu lietot pie citiem. Un caur to tu pats jutīsies laimīgs. Cerēsim, ka mēs varam piecelties kājās. Un mēs visi stāvam Dievu priekšā. Vai tad Dievs neredz mūs? Dievs redz mani un tevi. No viņa nevar aizbēgt. Dievs nav ne tikai te, vai tur. Dievs ir tur, kur tu esi. Dieva gars tevi zina. Viņam nevajag, lai tu nāc obligāti priekšā. Viņš var tevi aizskart tur, kur tu esi. Bet viņš grib vienu vārdu no tevis. Jā, Dievs, es gribu, lai tu mani lieto. Es gribu, lai tu mani aizskart. Es gribu sevi atdot tavās rokās. Es gribu pateikt tev jā. Es dodu tev atļauju ienākt manā dzīvē, turpināt savu darbu, šķīstīt un tīrīt. Kungs, tu redz, kad es krītu un es vājš, bet es tev dodu atļauju, lai tu man dari brīvi, lai tu man tīri. Es cīnīšos pret lietām, kas atkarīgs no manis. Es izmetīšu visas nepareizās lietas, atteikšos no tām. Bet tas, kas attiecās uz man iekšpus, izmaina tu, kungs. Un ja es teicu, ko es darīšu brīvs, tas patiesi būs brīvs. Tev ir jālūdz Jēzum ienākt, šķīstīt, tīrīt, piepildīt. Cerēsim, ka mēs varam noliekt savu galvu lūkšanā un kopīgi lūgt Dievu. Tavā sirdī tu vari lūgt Dievs, es gribu atdot savu sirdi tev. Es nevadīšu nekādā lūkšanā. Es negribu vadīt lūkšanā, bet es gribu, lai tu pats tur, kur tu esi, savā sirdī saki Dievam, Dievs, es tev pasaku jā. Kungs, es esmu grēcinieks. Man vajadzīga tavu žēlastību. Bet es tev pateicos, Jēzus, ka tu par visiem grēkiem samaksājies. Jēzus ir samaksājis par tavām nepilnībām. Par visu. Par sāpēm. Visu uzņēmis pie krusta. Tāpēc tev jālūdz viņam personīgi. Es nevadīšu nekādā lūkšanā. Tas var būt mākslīgi un tā tālāk. Pavadīsim šo laiku, šo brīdi vienkārši lūdzot Dievu. Un tu vari lūgt Dievu. Vienkārši lūdziet paši Dievu pie sevis. Debes Tēvs, es arī gribu nākt pie Tevis. Kungs, es lūdzu tikai par sevi, kungs. Tēvs, tu redzi manu sirdi. Kungs, tu redzi, ka es esmu nepilnīgs. Kungs, tu redzi, ka mēs esam vēl nepilnīgi un tik daudz ir jāšķīst un jātīra mūsu sirdīs, kungs. Tēvs, un bieži mēs pazaudējam ticību, vai varēsim pastāvēt cīņā pret grēku, kārdinājumiem un sāpēm. Bet, kungs, es tev dodu atļauju, lai tu turpini strādāt pie manas dzīves. Es tev lūdzu, kungs, lai tu turpini attīrīt manu sirdi. Es, kungs, lūdzu, lai tu turpini man veidot manu raksturu. Tu redz, kad es arī esmu vājš. Es esmu vājš. Kungs, ir kāds sāpes. Un tu redz labāk, kuras es laiku cenšos noslēpt ar mākslīgu smaidu, ar atrunāšanos, ar aizņemtību, ar nevēlēšanos nevienam satikties un runāties, kungs. Ja ir tādas sāpes kādam no mīļajiem šeit, kungs, Jēzus, viņi to var atdot tev. Viņi var atdot šo sāpi tev. Jo tu zini, ko ar to darīt. Tu to uznesīsi krustā, savā miesā. Jo garīgā pasaulē nav ne laika, ne telpas. Un tu viņu paņemsi un aiznesīsi to kapā, ka viņi var būt brīvi no tā. Kungs, Jēzus, turpini savu kristību ar uguni mūsu vidū. Turpini mūs ar savu svēto garu pildīt, bet ar savu uguni šķīstīt. Kungs, ka esam trauki tavu godu.
Kungs, kad es varu būt trauks tam godam. Kungs, kad es pasaku Tev jā uz visu, ko Tu vēlies darīt manā dzīvē. Kungs, piedod par katru reizi, kad es teicu Tev nē, kad es vēlējies noslēpt savus sāpes un savus nepilnības. Kungs, Tu neesi varējis darīt savu darbu. Bet, Kungs, es Tev saku jā šodien. Es Tev saku jā. Nāc un strādā pie manas dzīves. Un, Kungs, Tev lai slavu, Tev lai pateicība, ka es varu atdot savu sirdi, Tavu dzīvi Tavās rokās, lai būtu trauks Tavam godam. Paldies Tev, Kungs. Un svētī ikvienu, kas ir lūdzis pie sevis. Kungs, Tu pats esi runājis, Tu pats esi rādījis, Kungs. Tu pats esi šķīstījis. Kungs, palīdz neapstāties un turpināt meklēt Tevi, lai vēl vairāk caur viņu dzīvēm var svētīt citu cilvēku. Paldies, ka Tu visu piedod, visu atjauno. Un Tev ir slava un pateicība. Jēzus vārdā. Āmen. Es aicinu, ka mēs vēl kājās palīgot varētu dziedāt dziesmu. Ka mūsu dzīve ir Viņam. Un es aicinu, ka tu necīnies viens pats. Es esmu pieejams, ja jūs gribat individuāli man tikties, pārunāt. Ir kādreiz nepietiek laiks mums šeit, ka jūs iznākat un lūdzu. Kādreiz pietrūks laiks. Jūs gribat kādreiz tikties, zvaniet man, sakiet man. Es gribu kalpot jums. Es gribu kalpot. Es gribu būt pat trauku godam. Jums vajag kādiem tikties, jūs zinat manu telefonu un zvaniet. Nav tā, ka es esmu tik aizņemts, ka nevar man tik klāt. Nē. Tas ir grēks teikt, ka es esmu pārāk aizņemts, lai kalpot cilvēkiem. Es tādu nevaru atļauties pateikt. Vienkārši izmantojiet. Tur meklējiet. Ja jums vajadzīga tikšanās ar mani, jūs gribat, lai es jums kalpoju, vienkārši kopīgi lūdzu. Izmantojiet to. Nebaidieties. Baidieties slēpt. Bet nebaidieties atklāt. Dievs darīs brīvus. Atzīsiet patiesību, patiesību darīs uz brīvus. Dziedāsim par viņu dzīvi mūsos. Un slavēsim, pateiksimies Dievam. Un ja kādam pēc tam ir kāda vajadzība, jūs pēc dievkalpojuma varat pienākt uz kādu brīdi, un mēs varētu kopīgi kaut ko lūgt.